par vēstuli Latvijas ministra padomes priekšsēdētājam Ivaram Godmanim. Jūs varētu piekrist? Paldies. Tad vārds Alģertam Dzenītim. Godājamie delegāti, pirms nedaudz nekā 2 mēnešiem tika ievēlēts Latvijas kongress, un vakar Visvalds Lācis runāja par grūtībām, kādas mums bija jāpārvar šī kongresa delegātu vēlēšanu laikā. Bet grūtības ar vēlēšanām līdz ar to nav beigušās. Ar pašām vēlēšanām jā, bet ar tām grūtībām, ar kurām mums ir jāsastopās ikdienā, ar vēlēšanām nav beigušās. Lieta ir tāda, ka tās grūtības ir cita veida, finansiālas grūtības un saimnieciskas grūtības, kas ir ļoti būtiskas gan kongresa darbībai, normālai darbībai, gan arī Latvijas komitejas darbībai. It sevišķi šis fakts ir jāņem vērā pēc vakardienas izdarītā labojuma mūsu pamatnostādnēs. Proti, mēs vakar deklarējām, ka kongress ir kļuvis par Latvijas Republikas valsts tiesīgu pārstāvību. Mums līdz ar to ir vajadzīga arī attiecīga reprezentācija. Bet šodien ir jākonstatē, ka šī valsts pārstāvība ir pilnīgi nabaga. Lūk, un mums nav nedz telpu, nedz arī pietiekošu daudz finansiālu resursu, lai varētu nopietni darīt to darbu, ko mums ir mūsu tauta uzticējusi. Ir izdarīti dažādi mēģinājumi, kā iegūt līdzekļus. Es kā Latvijas komitejas mandzinis esmu ticies ar veselu rindu dažādu kooperatīvu vadītājiem, kurus man rekomendēja, ka viņi ir patriotiski un nacionāli noskaņoti. Jā, sarunas bija pieklājīgas, korektas, solīts solīja, bet solīts makā nekrīt, apsolās piezvanīt, ka apspriedīšot. Nu, tos zvanus es gan gaidu, bet tie zvani neatskan. Un es tad metu pie malas pieklājību un zvanu pats, un visādas atrunas ir, un praktiski tādā veidā no kooperatīviem, kuras skaitās mums draudzīgi, nekādi ienākumi nav iegūti. Lūk, bet tas viss, manuprāt, ir tikai tāds palīgi variants, kā risināt šos saimnieciskos jautājumus. Galu galā mēs esam šeit šajā zemē saimnieki. Mēs, latviešu tauta, un kongresa un Latvijas komiteja mūsu tauta ir ievēlējusi. Mūsu tauta maksā briesmīgus no starptautisko mērogu viedokļu briesmīgus nodokļus. Šie nodokļi visi saplūst šīs okupācijas pašpārvaldes kasēs. Un tāpēc es domāju, ka mums ir jāvēršās pie attiecīgajām okupācijas pārvaldes iestādēm ar prasību, lai mums piešķir līdzekļus normālai mūsu darba veikšanai. Šajā sakarībā Latvijas komiteja ierosina akceptēt sekojošu saturu vēstuli. Tātad vēstules tekstu es nolasīšu. Latvijas Republikas ministru padomes priekšsēdētājam I. Godmaņa kungam. Priekšsēdētāja kungs, Latvijas Republikas un tās pilsoņu tiesības un interešu aizsardzības darba veikšanai Latvijas Republikas valsts tiesiskā pārstāvniecība, pilsoņu kongress, vairāk nekā 700 000 vēlētāju vārdā
pieprasa no jūsu vadītā izpildvaras institūta piešķirt pirmkārt telpas Latvijas komitejas darbībai, otrkārt telpas Pilsoņu kongresa sesijām, treškārt iespēju regulāri izmantot masu informācijas līdzekļus, tajā skaitā radio un televīziju. Ceturtkārt, vienreizēju dotāciju laikraksta Pilsonis izlaišanas uzsākšanai. Un piektkārt, finanses Latvijas komitejas locekļu algām, pielīdzinot tos, tas ir tos komitejas locekļus, augstākās padomes deputāta statusam. Tas ir šīs vēstules saturs. Ja vēstulē izteiktās, ja jūs akceptēsiet pirmkārt šīs vēstules vajadzību, un ja vēstulē izteiktās prasības tiks apmierinātas, tad ir viss ok, viss kārtībā. Bet ja viņas netiks apmierinātas, tad es domāju, ka šī vēstule varētu būt kā sava veida svērtenis, kas izmērītu akas dziļumu. Pie tam no diviem aspektiem. Pirmkārt, parādīs, vai ministru padome ir okupācijas iestādījums, kas ignorē aborigenu intereses. Es atvainojos par tādu vārdu lietošanu, bet faktiski reālā situācija mums ir kā aborigeniem gandrīz vissliktākajā šī vārda nozīmē. Vai arī šīs iestādes apbruņojumā ir taisnīguma un demokrātijas elementi. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt, parādīs Latvijas Republikas pilsoņu attīstības pakāpi. Vai tie cīnīsies, aizstāvēs savus pašu ievēlētos delegātus, vai arī tas ir atteikuma gadījumā, jūs saprotat, ja? Atteikuma gadījumā. Vai arī vienkārši mūsu vēlētāji, mūsu tautieši, mūsu pilsoņi noplātīs rokas un bezspēcībā nopūtīsies, ko mēs tur varam darīt. Es domāju, ka šīs vēstules atbildi, ja jūs akceptēsiet, viņa tiks nosūtīta, un mēs saņemsim atbildi, viņa ir katrā ziņā jāreklamē un jāicina. Ja mēs iegūsim pozitīvu atbildi, kā jau es teicu, tad viss kārtībā, bet ja negatīvu, tad šeit mūsu pilsoņiem, mūsu tautiešiem vajadzētu parādīt, vai viņiem pietiek drosmes kaut ko darīt, lai aizstāvētu savas tiesības. Šis otrais pēdējais jautājums, manuprāt, ir šodien ļoti, ļoti smags. Es gan nepieteicos debatēs par ziņojumam, par nolikumu par pilsoņu komitejām, bet es uzskatu, ka vietējām pilsoņu komitejām viens no svarīgākajiem darbiem būtu arī organizēt un vadīt politinformācijas. Jo mūsu jaunatne, un ne tikai jaunatne, pa šiem 50 gadiem, ir pilnīgi nacionāli patriotiski tukša kļuvusi. Bez patriotismu jūtām ļoti lielā daļā. Es tāpat dzīvoju sabiedrībā kā jūs, es satiekos ar cilvēkiem, ar studējošo jaunatni, un es to, diemžēl, saskatu. Mūsu studējošā jaunatne pamatā gatavojās kalpa karjerai. Pie tam kalpošanas objekti ir paplašinājušies. Tagad ir iespējams kalpot arī rietumos atrodošajiem saimniekiem. Viņi nesaprot, ka vispirms ir jākļūst par saimniekiem savā zemē, un tikai pēc tam var, kā līdzīgs ar līdzīgu, uzsākt sarunas ar citiem partneriem horizontālā līmenī, gan rietumos, gan austrumos. Lūk, šī kalpa psiholoģija mūsu jaunatnē ļoti dziļi iesēdusies, un viņa ir jāmaina, jālauž. Un tam nolūkam es nebaidos vēlreiz atkārtot to stagnācijas un šo impērijas
Visu šo briesmīgo gadu terminoloģiju un saukt, ka jāorganizē politnodarbības, sestdienas un svētdienas skolas, lai mēs varētu apmācīt un iestāstīt, kas mums būtu vajadzīgs un darāms. Tas ir ļoti, ļoti skumjš jautājums. Lūk, es pat gribētu šeit atļauties vienu teiku izstāstīt. Viņu 2 teikumos es to varēšu. Tā ir sena indiešu teika, kas stāsta par sekojošu notikumu, ka dievs Indra vienā no savām inkarnācijām piedzima par cūku. Ēda un auga un ēda un izveidojās par lielu cūku. Radīja bērnus, pēc tam gulēja saulītē, dubļos un pašapmierināts urkšķēja. Citi dievi viņam sānos bakstīja un teica: Indra, attopies, tu taču esi dievs. Un viņš nepatikā atrūc, nekāds dievs es neesmu, es esmu vienkārši cūka. Es domāju, ka jūs jau sapratāt, ka lielā mērā mūsu tauta slimo ar šo Indras cūkas sindromu. Es jau to stāstu ne jau tāpēc, lai pazemotu vai pasmietos, bet gluži otrādāk, lai aicinātu attapties, apskatīties un saprast, ka mēs šajā zemē esam saimnieki un par tādiem mums ir jākļūst. Tas ir apmēram viss, ko es te gribēju pateikt. Labi. Paldies, Olģertam. Lūdzu, debatēs par Olģerta Dzenīšu vārds Visvaldim Lācim. Labrīt, cienījamie kongresa delegāti. Es vēlējos ņemt debatēs vārdu, lai lūgtu jūs visus nepārprotami apstiprināt šo Olģerta Dzenīša izvirzīto vēstuli, priekšlikumu ministra padomes priekšsēdētājam Ivaram Godmanim un lūk kādēļ. Manas sabiedriskās darbības dēļ man ir bijis iespējams būt divos Latvijas Tautas frontes domēs sastāvā kā domniekam. Un es esmu bijis klāt tātad no Tautas frontes dibināšanas brīža līdz šim brīdim, kaut gan uz beidzamām sēdēm jau es neeju. Neuzskatu to pa vajadzīgu piedalīties latviešu tautai nesvarīgi otršķirīgi jautājumu risināšanai, ziedot savu laiku, bet esmu visu redzējis, kas varētu teikt šajā politiskā virtuvē notiek no pirmā brīža līdz šai dienai. Un salīdzināsim to, kāda labvēlība no paša sākuma, no sākuma it kā nezināmu spēku labvēlība, tagad skaidri redzam un zināmu spēku labvēlība tika dota, veltīta Latvijas Tautas frontei, un kāda tika veltīta tiem spēkiem, kā piemēram LNK, kas lielu laiku periodu noteikti un skaidri cīnījās par Latvijas neatkarības ideāliem. Vai Olģerts Dzenīts savā vēstulē kaut ko, un mēs Latvijas komiteja un Latvijas pilsoņu kongress, ja mēs to atbalstīt, vai viņš kaut ko pārspēlē savās prasībās, kaut mēs paši šeit pie galda paspaidījām. It neko. Latvijas Tautas frontes 1. kongress, politiskās izglītības nams, lieliski krāšņi noformēts, pagrabstāvā lieliska bufeta ar gardumiem, var pat teikt ar deficita gardumiem. Visa Latvijas kompartijas centrāla komitejas labvēlība šo politiskās izglītības namu nododot Tautas frontes rīcībā. LNK 1. kongress izmisīgi Eduarda Berklāva skrējienu mēģinājumu ne tik par Rīgu, bet pa visu Rīgas rajonu, mēģinājumu atrast telpas kaut kur LNK 1. kongresam, un lielā daļā visur tas tiek noraidīts. Un šķēršļi šī kongresa izvešanai tieši sākās ar to, ar norādījumiem nedot telpas šīs kongresa izvešanai. Ogres kultūras nams, kurš devu šīs telpas, šī kultūras nama direktors vēl 2 dienas pirms kongresa tika mēģināts atrunāt, lai viņš nedod telpas LNK kongresam, un pēc tam viņš dabūja rājienu neoficiāli par šo rīcību. Absolūti skaidrs man tika jau no pašām pirmām dienām, ka Latvijas komunistiskā partijā reformu komunistu vidū
ir spēki, kas ar visiem spēkiem veicina Latvijas Tautas frontes darbību un kavē jebkuru citu darbību, kaut arī tā ir vērsta tieši Latvijas neatkarības virzienā, par labu Latvijas neatkarībai, kas neiet kopā ar reformu komunistiem. Nevienu vārdu nekad neesmu teicis, ka šie cilvēki būtu nodevēji. Tāda viņi nav. Bet absolūti skaidrs ir, ka no paša savu darbības pirmā brīža viņu mērķis bija paturēt varu, tautai rādīt, ka viņi ir tie, kas ved latviešu tautu ceļā uz neatkarību un apmuļķot tautu, parādīt, ka vienīgi viņi to var izdarīt, un visus pārējos, kas mēģina arī to darīt, parādīt viņus kā ambiciozus, godkārus cilvēkus. Un lieta ir aizgājis tik tālu, ka jaunākā literatūrā mākslā tas jau ir kronis vainagojums. Drošības komitejas ilgadīgs virsnieks Bojārs uzraksta, ka ir 3 varas patreiz pretendenti. Tautas fronte, īstenībā tas pats ir augstākā padoma, Interfront un provokātori, Pilsoņu kongress un Pilsoņu komiteja. Ko tad Tautas frontei vēl iedeva? Tūlīt iedeva veselu namu, un Vecpilsētā kaut gan graustu, bet veselu namu, kur var izvietoties. Ar to nepietika. Mēs visi zinām, cik grūti Rīgā dabūt dzīvoklis. Jebkuram cilvēkam, ka vēl tagad latvieši, kas dzīvoja pirms kara Leirikā, dzīvot pagrabos, kur žurkas viņus grauž. Bet Tautas frontei iedeva Inkenam, ārlietu sektoram, Dzirnava ielā virs maizes veikalu 3 istab dzīvokli 2. stāvā. Visur tik ievilkt telefonu tūlīt. Ar to bija pa maz, iedeva vēl dzīvokli Veidenbauma ielā. Tagad atmodā iedeva vēl telpas Lāčplēša ielā un atmoda ielaida lielajā tipogrāfijā. Bet Jirgens, būdams LNK redaktors, ir spiests izdot tikai nelielu lapeli visādu trūkumu dēļ. Piemērus varētu turpināt, bet vislabāk to ir izdarījuši tas, ka latviešu reformu komunisti sašķēlušies. Tā drošības spēku daļa, kuri atbalsta Ivāna, Gorbunova, Daudiša līniju, tie ir drošības spēku daļu aizgājuši viņu pusē, bet Melnā partijā palika Johansons un Trubiņš, drošības komitejas priekšsēdētājs un vietnieks. Un Trubiņš beidzamā intervijā pirmo reizi arī čekists tagad paliek godīgi, atklātības laiks, viņus piespiež šo godīgumu, ka viņam žurnālisti presējā, ja lasījāt, uzdod jautājumu, vai drošības komiteja tagad kontrolē Tautas fronti. Nē, Tautas fronti mums nav ko kontrolēt, mēs citas organizācijas kontrolējam, Tautas fronti jau nodibināja no augšas. Ļoti godīgi beidzot pateikt. Tas ir tas, ko es jums pateicu, ko es 2 gadu laikā redzēju. Tā kā mēs, Latvijas Pilsoņu kongress, būtībā Godmanim prasam to, ko reformu komunisti sen jau ir iedevuši daudzām citām organizācijām, tām, kuras viņi vēlās atbalstīt. Te nav nekāda pārspīlējuma. Tas viss ir dabā, praksē noticis. Atmoda ir ielaist no paša sākuma, vislieliskākajā tipogrāfijā, kāda vien ir. Jebkuru citu mēs prasām tātad Latvijas pilsonim, lai iedod iespēju iznākt. Te nav nekas pārspīlēts. Dariet ar mums to pašu. Protams, ka šīs ziņas nonāks līdz Godmaņa kungam tā tālāk, lai dzird un lai saprot, ka mūsu prasība ir pilnīgi taisnīgi, kā teica ļoti labi Oļģers Dzenītis pats savos šeit komentējot savu iesniegumu vēstuli, kuras pamatu viņš ir sastādījis, teica, tā ir taisnīga un demokrātiska prasība. Tā kā lūdzu ar skaidru skatienu vērstu nevienu nenolamājot, nevienu neapsūdzot, bet redzot politisko realitāti, es lūdzu visus kongresa delegātus atbalstīt šos prasību, izskaidrot tautai un šodien pieņemt attiecīgu lēmumu. Paldies! Tā, lūdzu, kas ir par to, kad kongress griežās ar šo lūgumu pie Godmaņa, jeb prasību pie Godmaņa, ka tāda vēstulē sastāv, lūdzu balsojam par to. Jā, es domāju, ka nav vērts skaitīt, jo absolūtais vairākums ir pret.